Tāpat tās reku krevetītes Francijā 6,99, tas ir puskilo. Jā. Garnelis. Atkal man te kāds piepisīsies un stāstīs. Šitādi te visādi jūras gadi, ēdamie jūras veltes un tam līdzīgi. Jā, un šitos franči ēd vienkārši uz urrā. Jā, 1,4 kg 6,49. Jā, kotletītes un viskās. Un, protams, lielopu gaļa, jā, lielopu desiņas. Viņiem nav kopā jauktā maltā gaļa. Viņiem ir atsevišķi. Vācijā tu var nopirkt kopā jaukto malto gaļu, tā francienis kāpēc nevar. Tāpēc, ka viņiem pārāk daudz musulmaņu. Šitās te gaļas, viņiem šitā gaļa Lidlā ir lētāk nekā Francijā. Plus viņi ir biezāk uzgriezta. Viņi... Vajag kaut ko vakariņiem. Davai paņemam kaut ko tādu. Šitādi? Jā. No, kas tev blakus, kas ir dārgāks? Tas 700 gramu, bet tu te izdevīgāk. Jā. Tas 700 grami, eiro 3. 7,50, kapitāla vēl dārgākas. Jā, 9,96 kilogramā un tā ir 7,56. Tā laikam bioloģiski te dziesmiņas dziedājuši. Jā, var tāds desiņas paņemt pat 3,99. Jā. Kaut kāda jocīga maltā gaļa apakšā pa 7,49 kilogramā pelēka. Es nezinu, kas tāds ir. Tas kopā ar zaļumiem. Ar zaļumiem. 90% zaļumu un pārējais gaļa. No, man tas kas pa labu. Varbūt, nē. Sieva izvēl. Vienmēr sievietes izvēlēsies to, ko nav vīrietis izvēlējies. To, ko vīrietis izvēlās, tomēr sievietes neņems. Ui, tam apakšā nesmums bija. Paidjot. Te bišķiņ kaut kas. Nekas nogriezīs. Es piektos te, viņš labi, taču ir saspiedies. Nu, varbūt. Tagad jau vispār bīstam ņemt gaļu. Jā, šitādās karstumā. Kā dardinās ārā. Reku vēl visādi ir pār 8,54 kilogramā. Reku te tādi pa 11 eiro kilogramā. Redzieties, kādi super puperi efeidi. Jā, un speķītis pa 10 eiro kilogramā. Šitie te forši efeidi. Jā, nu, periko aiziet vistiņas. Jā. Tātad, vista ir 3,76 kilogramā. Jā. Un reku jau ir šī tādas visas, bet viņas nav tik garšīgas. Jā. Jā, tur reku vistiņas. Reku ir kaut kāds gatavs augšā, reku pa 7,89 kilograms. Un uz svara, teiksim, 9,55 tu var paņemt tā. Tā kā kaut kā tā. Maucam tālāk, kas te vēl ir. Iedzieties visādi labumiņi.